Šodien, 14. novembrī, aprit 92 gadi, kopš Liepājas pievārtē izskanēja pēdējais šāviens grandiozai Vācijas Veimāras republikas, baltvāciešu, reakcionārās prūšu militāristu organizētajai avantūrai, proti Bermontiādei. Tad, kad baznīcas zvani Rīgā 11. novembrī vēstīja par uzvaru Bermontu karaspēku sakāvi Pārdaugavā, tad Liepājā un tās pievārtē nekas vēl nebija beidzies. Bija vairāki mēģinājumi caur Šķēdes ceļu iekļūt Liepājā, bija diezgan asas saķeršanās un nakts kaujas, bet 1919. gada naktī no 13. uz 14. novembri situācija nobrieda ļoti nopietna. Bermontieši bija pievilkuši smagās artilērijas vairākas baterijas, kas stāvēja uz Ventspils Grobiņas ceļa. No Iļģu meža bija noņmērķētas uz Liepāju arī vairākas lielgabalu baterijas, un 14. novembra agrā rītā, proti 4 no rīta, sākās artilērijas kanonāde. No sākuma tā trāpīja Liepājas Latvijas armijas aizstāvju pozīcijām vecajos fortos, proti Vidusfortā, Ziemeļfortā, Redānā, bet vēlāk šāviņi jau sāka krist pie tagadējā Metalurga, vai pat dažreiz arī trāpīja Annas tirgus rajonā un Raiņu parkā. Uzbrukums notika masveidīgs vairākos virzienos, viens gar Liepājas ezera piekrasti, otrs pret Vidusfortu, trešā kolona pret Ziemeļu fortu, un visās šajās vietās Latvijas armijas karavīrs izsit no viņu pozīcijām. 10:00 no rīta situācija kļuva ne tikai draudoša, bet arī traģiska, jo uzbrukumā Vidusfortā tika sagūstīti 2 Lielbritānijas kara flotes artilērijas virsnieki, kuri uzturēja sakarus, telefonu sakarus ar kuģiem, kas stāvēja Liepājas ostas reidā. Faktiski uzbrukošā armija, uzbrukošie bermontieši ieguva priekšrocību, jo Latvijas armijas karavīri zaudēja ausis un acis, jo angļu karakuģu artilērija, kas pirms tam bija diezgan precīzi apšaudījusi dzelzceļa krustojumu rajonu, vairs nevarēja izšaut, jo nebija norādīti mērķi. Tad, kad bija jau skaidrs, ka situācija ir ļoti traģiska, ka bija izsisti visi galvenie pretošanās punkti, Latvijas armijas karavīri atkāpās, pulkvedim Dankeram, kas bija šīs aizsardzības kauju vadītājs, ienāca prātā, bet ir taču šeit augstiena, mākslīga augstiena, no kuras var pārredzēt visu panorāmu līdz Medzei, Medzes augstienēm, pat līdz Durbei. Un skaidri ir redzami binoklī bermontiešu artilērijas bateriju novietojumu un šāvienu uzplaiksnījumu. Un tad ļoti steidzamā kārtā no kuģiem atgādāja telefonus, pieslēdz telefonu līniju, un 2 artilērijas virsnieki, uzrāpjoties augšā uz šī ūdens torņa jumta, koriģēja artilērijas uguni. Tas bija ļoti trāpīgs, apmēram 2:00 pa dienu. Viss bija beidzies. Bermontieši, grūti pateikt, kāpēc. Iespējams, ka angļu artilērijas uguns nobiedēti, vai tāpēc, ka pēdējie papildus spēki no pilsētas tika pievesti šeit Saules Muižas rajonā. Bermontieši atkāpās, un ap 3:00 viss bija beidzies. Tā bija tiešām vēsturiska uzvara pār vācu militārismu, pār mūžseno ienaidnieku Teitoņu ordeņu pēctečiem visas Latvijas kontekstā.